Pats galvenais temats, par ko mēs šodien ar Kārli parunāsimies, būs UEFA Champions League. Tāpat arī mums jāparunā par Anglijas kausa finālu, Francijas kausa fināls, bija arī Eiropas līgas fināls un finišēja arī līgas. Svinēt un baudīt gaidāmā UEFA Champions League finālu, kurā lielākā daļa pasaules cer, ka uzvarēs Dortmundu. Un otrs faktors, protams, ir tas, ka Thibaut Courtois sāks spēli pamatsastāvā. Andrijs Luņins visu sezonu aizdīs fantastisku spēli, bet Sančo šo spēlētāju, protams, būs liels acis visiem medijiem, jo viņš labi ir iespēlējies, būs viens no spēles veidotājiem. Sākam. Nu, ko, dāmas un kungi, Jānis Pakalns, Karls Gregors ir ieradies, lai svinētu un baudītu gaidāmā UEFA Champions League finālu, kurā lielākā daļa pasaules cer, ka uzvarēs Dortmundu. Bet liela daļa reāli līdzstē, protams, ir pretējās domās. Galvenais temats šodien, bet pieskarsimies arī kausiem, arī treneru pārmaiņām, starp citu. Interesanti notikumi arī bijuši īpaši Anglijas Premjerlīgā. Ar ko sākam? Tieši tā, es uzskaitīšu. Pats galvenais temats, par ko mēs šodien ar Kārli parunāsimies, būs UEFA Champions League. Tāpat arī mums jāparunā par Anglijas kausa finālu, Francijas kausa fināls. Tāpat arī Vācijas kausa fināls. Mums bija kausu nedēļas nogale. Un, protams, Itālijā bija arī Eiropas līgas fināls un finišēja arī līgas. Tā kā ir par ko pieskarties. Laikam jau es gribētu sākt ar vienu lietu, ar Leverkusenas Bayern sezonu. Un noslēgums ir ap viņiem divi kausi. Un, protams, Leverkusenai ir izcīnīts Vācijas kausas, bet tomēr tas viens zaudējums ir piedzīvots, un tas ir Eiropas līgas finālā. Jā, nu kā mēs prognozējām, tā bija smagākā spēle uz papīra, un mačs pilnībā to attēloja. Es skatījos, un es neredzēju nekādus variantus Leverkusenai. Viņiem bija viens pusmoments pa visu spēli. Spēles beigās, protams, kaut kāds milzīgs spiediens, bet bez momentiem vispār. Atalanta, protams, Lukmans, Evertona leģenda, bijušais Lesteras Fulham spēlētājs, kurš Premjerlīgā man patika savulaik Evertona rindās ar savu tādu aktivitāti flangā, bet kāds viņš šobrīd ir izaudzis Itālijā, un viņš principā izšķīra spēles likteni. Es nezinu, ja tāds Lukmans nebūtu laukumā vai būtu cits spēlētājs, kurš gūtu tos vārdus. Pirmais nigērietis, kurš finālā Eirokausos iesit vismaz 2 vārdus. Neviens nigērietis nebija iesits vairāk par vieniem. Tieši nigērietis. Kas par faktu? Āfrikā ceļas kājās un aplaudēja. Jā, un šobrīd es tev sūtīju vienu mīmu Twitterī. Es redzēju. Tur jau šobrīd ir daudz, jo daudzās bildēs ir parādījušies kaus un tā, un tad Lukman tur daudzās bildēs nav. Bet, jā, Ademola Lukmans savulaik Anglijas Premjerlīgā arī spēlēja, atceros viņu Fulham rindās vēl, bet par Lukmanu runājot, un finālu, manuprāt, tas fināls izveidojas arī tāds, un tas bieži vien ir redzams finālos, tā komanda, kas iesit pirmos vārdus, pēc tam tas spiediens, tai otrai komandai, ka ir jāatspēlēs, ir tik liels un tik daudz lietas sāk nesanāk. Bet tajā pašā laikā tā ir Leverkusen. Mēs zinām, ka viņi atspēlējas visvairāk top 5 līgās, viņi gūst vārdus pat no 0-2, viņi panāk neizšķirtus, vēlāk varbūt pat uzvaru. Es tādā ziņā biju mierīgs. Man liekas, ka viņi nonāk iedzinējos. Protams, tas ir fināls, tur varbūt ir citas emocijas, bet Leverkusen zina, kā ar atspēlēties. Vairāk tīri saturiski, ka vispār neveidojās momenti. Tas pressings, kādu piedāvāja Atalanta komanda, bija vienkārši amazing. Mēs viņu redzējām pret Liverpoolu, arī pusfinālā. Atalantas spēle, ka principā viņi katrs spēlētājs ņem katru spēlētāju, ja? Un visu maču tā arī aizveda. 90% no spēles gan arī izvēle Leverkusenai bija laukuma vidusdaļā jāuzņem bumba ar muguru. Tu spēlē ar muguru, un kā tu vari doties uz vārtiem, ja tev visu laiku ar muguru jāskatās pret savu vārdsargu. Un visa spēle ritēja tā, ka vienkārši Atalantas pressings nospied Leverkusen, un jāņem vērā fakts, ka Alonso mazliet veica korekcijas sastāvā, nebija neviens uzbrucējs sākuma sastāvā. Frimpongs tika iespēlēts ļoti augstu, diezgan uzbrukošā pozīcijā. Principā beigās tas neatmaksājas. Pārovertinkoja varbūt. Pepa sindroms atnāca. Jā, kaut ko pa daudz sadomāja, bet arī jautājums, ja būtu tas uzbrucējs, varbūt vai tas būtu kaut kādā veidā vispār palīdzējis. Bet Atalantai pelnīts panākums un Leverkusen vienkārši nebija ieradusies uz finālu. Jā, un Lukmanam arī tie vārti īstenībā, ja skatās tiem, kuriem patīk XG rādītājs. XG rādītājs bija ļoti zems, tātad super vārti arī, 2 ļoti skaisti.
Un pirmie bija tādi klasiskie fināla vārti. Ir jāgūst ātri vārti, lai komandai ietu labi tālāk. Bet runājot par Atalantu, viņiem pirmais nopietnais tituls, ja neskaita Itālijas B sēriju un Itālijas C sēriju, tad Copa Itālija. Viņi izcīnīja Itālijā 1963. gadā un ir izcīnīts Eiropas līgas tituls. Un jāsaka, Gianpiero Gasperini laiks, ēra varētu pateikt. Tā ir beidzot atmaksājusies, un viņš ir pacēlis šo vienību treneris, kurš ar komandu strādā jau kopš 2016. gada. Un atceramies, Atalanta arī savulaik ar slovēņu uzbrucēju Iličiču, kam bija depresija pēc tam arī. Un arī tā Champions League sezona, kur viņi tur uguņoja un daudziem bija liels biedrs. Nu, lūk, tā kā Atalantu varam apsveikt, bet Leverkusen, manuprāt, prot pamosties arī pēc tādas sezonas, kur tev neviens zaudējums un beigās smaga uzvara, bet tomēr uzvara Vācijas kausa finālā pēc Kaiserslautern. Bet no šīs spēles es gribu izcelt tikai vienu. Tas ir Džakas sitiens. Džakas sitiens. Viņam ir 2-3 tādi sitieni šajā sezonā Leverkusenai no distances un uzvaras vārti. Un vēl viens bijušais Arsenal spēlētājs, kurš tiek pie trofejas. Nu, mēs vairāk sakām to par Tottenham futbolistiem, bet tagad ik pa laikam arī to par Arsenal spēlētājiem sakām. Jā, no. Kādu trofeju ieguva Arsenal šajā sezonā? Jo, lai cik tu ļocīgi skatītos uz to visu Anglijas Premjerlīgas sezonu, otrā vieta paliek otrā vieta, viņi nedabū neko. City Premjerlīgas tituls, Karabao kauss Liverpoolai, bet Anglijas kauss negaidīti pārsteidzoši Manchester United komandai. United ar 2-1 izcīna uzvaru pret Manchester City. Kārlis man aizklausēs mašīnā saka, ka spēle saturiski nebija interesanta, bet, protams, rezultāts bija interesants. Un, neviens neprognozē, bet laikam tas arī ir pats skaistākais tajā futbolā. Tas ir skaistākais. To arī pirms spēles uzsveru, kad milzīgi favorīti ir City. Iespējams, pat daudz Manchester United līdzstājēji izvēlējās nenopirkt biļeti, jo kāpēc vēlreiz paskatīties, kā komanda zaudē finālā City. Otro gadu pēc kārtas labāk tur pacept gaļu. Fonā varbūt paklausīšos, kas tur notiek. Bet, respekts, protams, United atbalstītājiem, kur tur bija ļoti skaļi un atbrauc uz to stadionu atbalstīt savu komandu. Viss pa vecam, City milzīgi bumbas kontroli, tur 80%, bet kas pārsteidza City šausmīgi daudz pieļautās kļūdas aizsardzībā. Jau pirmajā puslaikā 2 reizes sodlaukumā tur Ortega, Walkers, Stones patvaļīgi saspēlējis, jo viņi tā kā, mēs, protams, iziet pa zemi pie presinga, bet atdod piespēli nedaudz par vāju un viss tas sabrūk. Tur jau bija tādas epizodes, kas šķita bācis City kaut kā šodien nav savā ādā. Un tad sakoja arī pirmie ielaistie vārti, kur principā Ortega nesapratās ar Guardiolu un Garnačo guva vārtus tukšos vārtos. Un arī otrie ielaistie vārti, kad ļoti laba pārēja uzbrukumā Manchester United komandai. Un City spēlētāji laikam neticēja, ka United viņus var sodīt. Un principā izgāja 3-3. Kāds Walkers praktiski pastaigājoties devās atpakaļ arī citi spēlētāji un domāja, ka tur jau nekas nebūs. Beigās eleganti Fernandeša piespēle un Meino panāk 2-0. Un tad jau Peps sāka dzert sev ūdens pudeli no stresa. Es nezinu, vai redzēju. City nekas neveidojās. City ir problēmas uzlauzt zema bloka komandas un to, ko darīja Manchester United. Viņi saprot, ja tu gribi spēlēt pret Manchester City, tev jāspēlē bišķīt antifutbols. Tev ir jāspēlē neglīti, jāspēlē aizsardzībā, jāsēž visiem aizsardzībā. Jo to parādīja Arsenal, to parādīja Madrids Real. Ja tu gribi uzvarēt, un tagad ir Arsenal faniem, un visticamāk arī treneriem jāklausās. Mentalitāte vajag. Mentalitāte, nē, bet ja tu gribi uzvarēt, tev jāspēlē zema bloka futbols, bet tev jāmāk aizskriet pretuzbrukumā. Un Arsenal to nemāca izdarīt. Real Madrid to prāta, Manchester United to prāta, un viņi aizgāja uz uzvarēt. Rodri bija kaut kur ziņā var dāt taisnība. Tā bija tā kā nesimpātisks, bet galvenais beigās ir uzvarētājs. Neviens neatcerēsies pēc 10 gadiem, kā uzvarēja to finālu Manchester United. United izdarīja to, ko izdarīja Ten Hāgs. Pēc spēles atkal var teikt mēdījiem, un ko viņš arī teica. Es izcīnu titulus, tas ir tas, ko es daru visos klubos. Ja īpašnieki nevēlēsies man nākamajā sezonā, es došos izcīnīt trofejas citur. Tāds skaļš paziņojums, bišķīt pirksti gaisā, redzot tomēr, ka viņi finišēja 8. vietā Premjerlīgā, kas ir visu laiku vājākais rezultāts Premjerlīgas erā Manchester United komandai. Bet 2 tituli 2 sezonās ir izcīnīti, 3 fināli. Ja mēs raugāmies no šī skatu punkta, protams, var teikt, ok, te kaut kas ir tajā Ten Hāgā, bet
tomēr redzot tos amerikāņu kalniņus visu sezonu, neliekas tāpat, ka tur viss komandā ir kārtībā, sākot ar vadību, beidzot ar stadionu, ar futbolistiem, ar presi, ar PR un tā tālāk. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Jā, un Manchester United izcīna 13. Anglijas kausa titulu, tad vienu tikai aiz Londonas Arsenal. Vai tu zināji, ka Londonas Arsenal sociāla tīkla menedžeri ielika tajā dienā? Jā, tajā dienā vienkārši. Viņš tā pafleksosim. Kamēr vēl vairs. Mums ir vēsture, 14 tituli ir mūsējā, jā, pēdējo arī titulu izcīnīja 2020. gadā. Man kaut kas teica, ka tas bija jau ar Artētam ir tituls. Artēta, tāda tik tiešām tas bija jau ar Artētu. Jā, bet ko fināls nozīmē Eirokausos Anglijas komandām, ka Manchester United iekļūst Eiropas līgā? Un Newcastle tomēr nebūs. Newcastle nebūs un Chelsea no Eiropas līgas. Potenciāls Eiropas līgas. Ja City būtu uzvarējuši, Chelsea būtu Eiropas līgā, tagad viņi spēlēs ceturtdienās aizraujošajā konferences līgā. Bet vai tu redzēji, ka Newcastle fani pēc pēdējās kārtas dziedāja Again in Europe, okay. Un tagad viņi Eiropā būs tikai iebrauks atvaļinājumā. Jā, tā kā United Eiropas līgā. Vai Eriks ten Hāgs būs vai nebūs? Nākamais, precīzāk, nākamās sezonas, vismaz pirmās spēles treneris United komandā. Kā tev šķiet? Es pirms fināla biju laikam drošs, ka nebūs, bet tas izcīnītais kauss varētu mazliet sašķelt to United atmosfēru šobrīd, jo tomēr ir liela daļa līdzteju, kuri vēlas, lai Ten Hāgs paliek, un arī spēlētāji noteikti vēlas liela daļa, lai viņš paliek, un tagad tu izcīni kausu un tev atlaiž, tas būtu diezgan nesmuki. Pirms fināla tika nopludināta informācija kā no īpašniekiem, ka viņi jebkurā gadījumā uzvar vai zaudējums finālā, viņi atlaidīs Eriku Ten Hāgu. Šobrīd informācija nav, bet bieži vien mums jāsagaida pirmdiena. Mēs ierakstām pirmdienā, un bieži vien arī pirmdienā ir tas lielais paziņojums. Jā, jo šobrīd tirgū ir pieejami ļoti daudz talantīgi treneri. Piemēram, Tomas Tuhels visu laiku tiek saistīts ar Manchester United komandu, un ir skaidrs, ka, ja 2 gadus Anglijas Premjerlīgā United rāda ļoti viduvēju sniegumu, ka varbūt nav vairs pacietība dot 3. sezonu. Pat par spīti, ka ir 2 kausi izcīnīti. Es domāju, ka mēs šonadēļ varētu uzzināt kaut ko vairāk. Bet tas, ka viņa amats ir drošs, kā viņš pats domā, tā noteikti nav. Jā, un it sevišķi ņemot vērā to, ka tagad jau principā ir Eiropas čempionāta gatavošanās, un klubiem ir jābūt skaidrai vīzijai par to, kādus transferus veikt, kādus spēlētājus piesaistīt jaunajai sezonai. Un futbola sezonas starpsezona ar Eiropas čempionātu ir ļoti, ļoti īsa. Vēl tāpat arī sestdienā bija Francijas kausa fināls, tur Parīze izcīnīja uzvaru pret Lyonu. Bet, protams, mēs varam pieķerties nedaudz klāt UEFA Champions League, bet vēl tu pieminēji Eriku Ten Hāgu. Var pieminēt to, ka pirmkārtām Parīzē Kylianam Mbappé bija pēdējā spēle. Un vakar bija pēdējā kārta arī Spānijas līgā, un Barcelonas komandas sastāvā pēdējo maču aizdīja Xavi Hernandez. Viņš pateica, ka viņš aizies. Tad ilgu laiku nesaprašana bija par to, vai tik tiešām viņš aizies, jo labi rezultāti. Tad beigās viņš pateica, ka viņš paliks, jo Laporte viņam palūdz. Un tad viņi atkal palūdz aiziet, un viņš vairs nebūs treneris. Jaunais treneris ir Fliks. Hansi Fliks vēl nav oficiāli pateicis, vismaz es neesmu redzējis Twitterī. Nav oficiāli. Jā, bet viņam jau ir bildes, kur viņš stāv Barcelonā vilciena stācijā. Bet starp citu arī Pochettino ir prom. Un kurš to paredzēja, vai ne? It kā sezonas gaitā pirmās sezonas daļa bija tāda, ka Abramovičs viņš būtu atlaidis viņu novembrī, oktobrī, decembrī. Tur bez variantiem. Sezonas otrā puse top 4 pēc punktiem. Viņš šķita, ka tagad ir viss kārtībā, kaut kāda spēle. Rekur jaunie 22 gadi visiem tur davai, viņiem ir mentors. Jā, davai strādājam vasaru, tur piepērkam kaut ko. Es lasīju, ka par Mourinho tagad tiek runāts. Mourinho ir viens no tiem McKenna. Tas Ipswich Town galvenais treneris, viņš tā kā figurē visos klubos šobrīd. Viņš strādāja ar United iepriekš. Tā kā tas arī tāds negaidīts lēmums. Tā kā daudz treneru nomainījuši arī tas pats Juventus. Jā, nevar saprast, vai tur būs Mota vai nebūs Mota. Milānas treneris ir devies projām. Es domāju, šajā nedēļā būs ļoti daudz ziņas par jauniem treneriem. Izziņot jaunie treneri, būs ļoti daudz transferu ziņas pēc 1. jūnija dienas šī nedēļa. Tā kā daudz kas iezīmēsies par nākamo vasaru, jo klubi, protams, grib jau treneri tagad, lai varētu domāt par nākamo sezonu, par potenciāliem transferiem, par komandas veidošanu.
Jā, un vēl jāpiemina tomēr, ka leģenda Toni Kross pēc 10 gadu laika beidz savu karjeru klubā. Viņam vēl palikusi viena spēle, un viņš var iegūt savu 6. Champions League trofeju ar Real Madrid 4 un 1 ar Münchenes Bayern. Un vēl visi citi tur var iegūt 6. savu titulu. Bet jā, Toni Kross izvēlās beigt karjeru pīķī, un laikam jau jāsaka visu cieņu, ka tā. Nav tā kā Iniesta, ja? Jā, tagad Twitterī visi ierāds, ka viņš jau tāds kā opīts tur. Es vēl varu. Ir jāmāk aiziet, tieši tā. Ja es būtu futbolists, es 100% dotos projām brīdī, kad tiek izcīnīts tituls, vairāk titulu, varbūt visi tituli, ja? Nu, kas vēl var būt labāks par to? Īpaši, ja tev rīt karjeru uz beigām. Jā, un īstenībā arī kādas solis Toni Krossam to pateikt ir tagad. Nevis pēc Champions League fināla vienkārši pateikt, es beidzu. Pagaidīt, ja zaudē, tad padomāt, bet ja uzvar, tad viss tā. Bet tas ir Toni Kross. Tas ir čāls, kuram nervi ir un vispār, manuprāt, tāds emociju līmenis vienmēr ir ļoti, ļoti nosvērs. Un visi viņam vienmēr bijis kārtībā. Labi, Champions League fināls. 1. jūnijas Wembley stadions. Wembley stadionā, protams, liela aktivitāte vispār noriti, jo tur tāpat Anglijas play-off fināli. Anglijas kausa fināls un tāpat arī tūdaļ pat Champions League fināls. Dortmunds Borussia pret Real Madrid arī pie mūsu draugiem. Sinotipa izteikti favorīti, protams, ir Real Madrid vienība. 1-6 pret 5 aptuveni. Kā kur parādās, bet izteikti favorīti. Šobrīd, es domāju, jau daudz izmanto šo lielo koeficientu pārsvaru. Varbūtības pārsvaru uz citiem, uz citu pusi. Uz United bija daudz lielāks finālā nekā Dortmundā pret Madrids Real. Tas tā kā arī interesanti. Jo Champions League fināls nav. Tā arī viena spēle. Viņi ir spēlējuši starp labākiem. Te nav nekāds, teiksim, līdz finālam nav nekāds pārsteiguma efekts bijis. Protams, 2 spēļu summā arī ir iespējams ar kaut kādām izmaiņām, piemēram, kā Parīzes un Barcelonas sarkanā kartīte. Aizkļūt līdz tam finālam, bet Dortmund, protams, pilnvērtīgi tur atrodas. Tāpat kā Real Madrid tur pilnvērtīgi atrodas. Viens faktors, es vairāk varbūt par Real Madrid komandu, kā visu sezonu esmu viņus redzējis. Viens faktors par Real Madrid, tas ir Aurelians Šomenī faktors. Viņš nesāk spēli pamatsastāvā. Šogad neviena spēle nav zaudējuši Real Madrid, ja Šomenī sāk pamatsastāvā. Tas nozīmē, ka centrā būs Kamavinga, Kross, Valverde un Bellingams. Tas varētu būt tāds viens faktors. Un otrs faktors, protams, ir tas, ka Thibaut Courtois sāks spēli pamatsastāvā. Andrijs Luņins visu sezonu ir aizdījis fantastisku spēli, bet Courtois vēl ir viena nav ielaidis vārds. 4 spēles nav ielaidis vārds. Un, viņš var būt sezonas sausākais vārdsargs. Jā, godīgi sakot, jā, viņš var tiešām aizdīt sezonu bez ielaistiem vārdiem, bet tas ir. Es redzot Courtois, es saprotu, kādēļ visticamāk viņš sāks. Pa 98% viņš sāks. Viņš sāks, bet tas ir nepatīkami Luņinam. Ne? Tas ir tā kā. Es vietā būtu tik pissed off, kad es reāli nepagarinātu līgumu. Es nezinu. Man liekas, ja tu esi ievedis komandu, burtiski ievedis pret Manchester City, pret Leipzigu, cik viņam bija atvērījumi. Ja? Protams. Fantastiska sezona Spānijā, un tu esi bijis līderis. Protams, aiz tevis ir tas lielais Courtois, bet es nezinu, kā šeit izvēlēties tās puses. Reāli Betis iesita pēdējā kārtā golu, un es tev godīgi saku, burtiski pēc sekundes parādīja Andriju Luņinu. Pēc sekundes producentu parādīja Andriju Luņinu. Ne, viņš vienkārši sēdēja, neko neteica. Bet to golu pēc tam atcēla. Un tajā epizodē varbūt Courtois nedaudz tur kļūdēs, bet, manuprāt, atcēla pareizi, jo tiešām tur tas spēlētājs, kas bija aizmugurē iesaisties spēlē, viņam nācās sarežģītā situācijā lēkt, bet kopumā viņš ir vairāk sevi šajās spēlēs izdarījis un palicis pagaidām uz 0. Tas ir, protams, faktors, un otrs faktors, ka Real Madrida pēdējā laikā nav varbūt veicies tik labi uzbrukumā tāds 0-0. Pēdējā laikā tas, protams, spēlē pret Betis, bet pirms tam 4-4, izlaida 4-1 pārs ar 5-0, 4-0. Tiešām sūdīgi. Jā, sūdīgi klājas uzbrukumā. Sūdīgi klājas uzbrukumā. Viņi vāk 3 spēlēs. Es gribēju teikt vairāk sūdīgi klājas rezultātu ziņā, jo 2 nešķir pēc kārtas, manuprāt, ir pirmo reizi sezonā, ka viņi neuzvar 2 spēles pēc kārtas. Ko Dortmund var likt pretī? Kas ir tā pozīcija, kā Reāli var zaudēt finālu? Kas ir tie spēlētāji, kas nopeldēs? Kā vispār
var kāds uzvarēt Madrids Reāli? Redz, Manchester City spieda, nenospieda. Madrids Reāli var uzvarēt, ja viņi ielaidīs ātrus vārdus. Un tad mēģinās maksimāli pieiet pie Karlo Ancelotti un viņa to uzaci. Antonijs mēģināja. Neļaut pacelt. Cik tu esi Dortmundas spēles redzējis vai komentējis šogad? Es neesmu komentējis, bet es redzēju kāds 10. Es esmu redzējis kādas 4 un komentējis kādas 5. Kāds 10 spēles. Skatoties Dortmundas spēli, Dortmunda ir komanda, kura 8 minūtes spēlē šogad diezgan briesmīgi futbolu, un 10 minūtēs vienkārši var uztaisīt 4 momentus. Un, manuprāt, tas ir tas bīstamākais, jo, piemēram, es komentēju Der Klassiker Vācijas Bundesligā, kur pēc ilga gada pārtraukuma kopš 2014. gada viņi nebija uzvarējuši Allianz Arēnā. Un Dortmund uzvarēja 2-0. Tajā spēlē, principā, Bayern bija labāk. Viņi vienkārši neiesiet savus momentus. Keins no tur tukšiem neiesiet 2 momentus. Un, kā viņi iesiet, Vārtsaks kļūdījās. Šeit var būt kaut kāds tas faktors, kur to kļūdās. Varbūt tās tur Viniciusam neaiziet spēle, viņš tur nepavelk, un līdz ar to nenāk goli, Rodrigo nesit. Bet, Dortmundai vajadzēs aizdīt labāko finālu, kāds ir, jo iespējams nav labāks komandas finālā kā Real Madrid. Labāko finālu, labāko spēļu šo zonu pēc tam noteikti būs jāizved, jo nedrīkstēs ielaist vārdus. Bet, Sančo šo spēlētāju, protams, būs liels acis visiem medijiem, jo viņš labi ir iespēlējis, būs viens no spēles veidotājiem. Kurš nav izsaukts Anglijas? Jā, tāpat kā Rešfords un vēl visādi. Tur arī Vācijas izlasē tur ir iztrūkumi, kas tur ierasti Goreckis visādi. Tālāk. Mācens, kreisās malas aizsargs, kas izrādās no Chelsea, labs pienesums ir bijis. Tas Filkruks, smailes uzbrucējs, ļoti lēnīgs, lempīgs, bet finishings viņam ir ļoti augstā līmenī. Bet, visticamāk, pret Rīdigeru būs jāspēlē un neklāsies viegli. Un tad jau Zabicers, Brands, tās atslēgas figūras vidējā līnijā, kas var veidot spēli. Un, redzēs, kā tur Džanam klāsies, viņš ir ļoti lēnīgs kājās un kā tāds balsta pusargs vai paspējas izskriet visas tās zonas, laukumu. Bet Dortmundai tā problēma, tā aizsardzība šajā sezonā ir bijusi dažbrīd traģiski, nestabila un problemātiska. Tu nevienā spēlē nevar būt drošs, ka neielaidīs komanda 2-3 vārdus. Tā kā, ja teikt, uz papīra Madrids Reāli vajadzētu plosīt to aizsardzību, bet, fināls ir fināls. Jo arī atcerās Real Madrid fināls, nav viņiem gājis viegli finālos nevienā. Pēdējais fināls 1-0 uzvarēta Liverpūle. Pirms tam fināls arī Liverpool uzvarēja, kad Karius tur kļūdījās, bet arī 3-1 un nebija nemazām tik vienkārši. Pirms tam Atletico Madrid papodlaika, Atletico Madrid pendelēs, Turīns Juventus, tur arī 1-1 bija, pēc tam tur sasit savus vārdus. Tā kā ir bijuši sarežģīti tie fināli. Bet interesanti, ka mēs redzējām koeficientus, tur ap 5 uz Dortmundu, bija pat vairāk, man liekas. Vai cik jāskatās, tur uz Reāli kaut kāds 1 vai 1 ir kaut ko, ja? Es tagad sāku domāt, kad bija pēdējais Champions League fināls, kur tomēr tā koeficienta atšķirība starp finālistiem ir bijusi. Pagājušajā gadā? Tik milzīgi, kas bija pagājušajā gadā. Intercity. Bet domā, bija tik liela? Labi, City bija kā tāds riktīgs būlis ieskrējies. Nebija. Vai mēs varam atrast tagad? Es domāju, man šeit atradīšu, man šeit flashkorā rādīsies pagājušā gada koeficienti. Paskatīsimies, kāds bija pagājušajā gadā. Bet, ja mēs skatāmies pirms tam, ko Dortmund uzvarēja Juventus finālā? Varbūt Dortmund Juventus. Varbūt Dortmund Juventus. Bet tajos 90. gados tādu. AC Milan Liverpool varbūt? AC Milan. Rekord pagājušā gada fināls. 1,50 pret 6,5. Par labu Manchester City. Jēzus Marija. Tas viss tāpēc, ka tev Lukaku ir komandā. Tad jau šis vēl neizskatās tik traki. Man vienkārši likās, jo tie skaitļi varēja. Jā, pie mums draugiem arī 4,9 uz Dortmundi neizšķirts, prot papildlaiks 4,2 un Real Madrid 1,67. Es domāju, jāliek uz Dortmundu. Jā. Drošībai. Jā. Starp citu, atvēru Twitteri un Ancelotti saka, vārdsargs finālā. Grūta izvēle. Uņinam fantastiska sezona. Kur to ir, kur to. Es izlemšu pirms spēles. Tātad viņš jau ir izlēms, ka kur to spēlē. Ancelotti pragmatisks. Viņš neies kaut kādu kreiso ceļu. Viņš vienkārši, ja ir variants, kur to ir atpakaļ, davai liekam.
Tieši tā. Viss kārtībā. Dāmas un kungi, mēs ar šo noti arī noslēgsim. Kārli, tavu prognozu finālā. Nu, tu jau zini, es atbalstu underdogus vienmēr. Es noteikti, lai fināls būtu interesantāks, iešu šo underdogu ceļu. Mēs teicām, ka Krosam pēdējā spēle, bet arī Roisam. Sūds ar to Roisu. Sūds ar Roisu. Roisam pēdējā spēle. Es saku, es nezinu kā. Es nezinu tiešām kā, bet 2-1 Dortmund. Es neredzu kā, bet lai interesantāk vienkārši. Es neprognozēšu, es vienkārši skatīšos. Tā jau 5-0 galvā. Jā, es došos uz Wembley stadionu, skatīšos finālu Londonā. Nekomentēšu šo spēli, bet skatīšos viņu tur, izbaudīšu fināla atmosfēru. Skatīšos, kā Londonā uzņems šo lielisko. Nažiem. Ar nažiem, jā, klubu futbola spēli. Cerams, nē. Tiekamies mēs jau pēc UEFA Champions League fināla, tad mēs ķersimies klāt ar straujiem soļiem. Tuvojas Eiropas čempionāts, tur būs vēl pārbaudas spēles, bet, protams, mums 14. jūnijas. Jā. 14. jūnijā sākās Eiropas čempionāts. Vācija. Būs arī pa kādam laivam, būs podkāsti, tā kā sekojiet līdz jaunumiem, sekojiet līdz situācijai, kas notiekās ap un par offside aktualitātēm, bet klubu futbola sezona beigsies šajā nedēļas nogalē, sestdien, Dortmunds Borussia pret Real Madrid, Wembley stadionā, Londonā. GO3 ekstra šo spēli varēsiet vērot. Tik tālu, Kārlis Krēgers un Jānis Pakalns jums saka paldies, subscribojiet, abonējiet kanālu un prognozējiet komentāros savu fināla rezultātu. Atā! Čau!